Nenoliedzami viens no šī pavasara aktuālākajiem notikumiem bija bažas ap līgatnē mītošajiem lāčiem. Lūkosim, kā tad aizsākās nebrīvē dzīvojošo lāču ceļš Latvijā un vai tiešām tautā šo lāču dēļ par ķepaiņiem ir radies nepareizs priekšstats. Gandrīz visi lāči, brūnie lāči, kas šobrīd Latvijā ir, un tādi ir diezgan daudz, tie visi patiesībā ir cēlušies no vienas lāču ģimenes, un šī lāču ģimene savulaik 80. gados dzīvoja Bauskas rajona kolhoza Uzvara Kantora pagalmā. Tur bija liels būris, kurā dzīvoja 2 brūnie lāči. Nekas nebija mūžīgs, nāca pārmaiņu laika, un kolhozs tika likvidēts, un, protams, lāčus nebija kur likt, un tad vienīgā vieta, kur varēja šos lāčus izvietot, tas bija Rīgas zooloģiskais dārzs. Zoodārzā viņi tika pieņemti bez prieka, jo zooloģiskajā dārzā bija savi plāni, bija plāni par baltiem lāčiem, bija plāni par kadjakas lāčiem, kas jau mums bija samērā jauns pāris. Nācās krietni vien piedomāt, kur viņus izvietot, un izvietot šie lāči, abi brūnie lāči, kas tika atvesti tādā vecā gazika, tādā, varētu teikt, kulbā, pārmetinātā. Viņi tika izvietoti vecajā lāču mītnē, kas patiesībā bija jau lemta nojaukšanai. Un kādu laiciņu viņi dzīvoja šī mītnē, un tad nācās saspiesties krietni mūsu esošiem lāčiem, lai viņus palaistu lāču arēnā. 95. gadā zoodārzā lāču mammai piedzima lācēni. Tā visu vasaru mazie lācēni priecēja Rīgas zoodārza apmeklētājus ar savām rotaļām, bet paralēli Gaujas Nacionālajā parka teritorijā Līgatnē tika būvēts lāčiem voljērs. Tā lācēna aizbrauc uz Līgatni jau nākošajā gadā parādīja, kas viņi ir, jo nākošajā gadā jau daļa skaisto koku šī brīnišķīgajā aplokā jau bija izdemolēta. Bija, zināmā mērā, sāk demolēt arī šī atdalīšanas sprosts, kur jau durvis bija krietni cietušas un atslēgas jau bija vairāk kārt mainītas. Un tā patiesībā Līgatnes lāči mocīja savus kopējus līdz šim brīdim. Būtībā pateicoties tam, ka šī konstrukcija principā pamatos bija gan tiešā, gan vispārējā nozīmē pašos pamatos bija diezgan nestabili un lāčiem neatbilstoši. 96. gadā dzimušajiem lācēniem piedzimstot bija skaidri zināms, ka būs jādodas uz Kalveni, Rīgas zooloģiskā dārza ārpilsētas bāzi Cīruļi, kur lāčiem tika uzbūvēts varens mājoklis, atbilstoši visām lāču prasībām. Gandrīz 10 gadus vēlāk lāču pārim Tomam un Tīnai piedzima 3 lāču meitenes – Dekla, Laima un Māra, kurām atkal vajadzēja meklēt mājvietu, un tā lācinītes devās uz meža vairogiem. Pārvešanas akcija beidzās, paldies Dievam, labi. Lācenis pārciet šo pārvešanu ļoti labi, un nevarētu teikt šobrīd, ka nav Latvijā šeit nevienam kaut kādas pieredzes lāču transportēšanā, pārvešanā, iemidzināšanā. Tāda pieredze ir, protams, ja? Bet tikai varbūt tā vaina ir tā, ka līgatnieši vienmēr ir pieraduši visu darīt paši. Jo savulaik ne visai labprāt zooloģiskais dārzs piekrita šo lācēnu ievietošanai šī jaunas būvētajā mītnē, jo mums jau sākotnēji rādījās, ka tur labi nebūs, kad viņi nav būvēti tā kā priekš pieaugušiem lieliem lāčiem ilgstošai turēšanai. Un varbūt arī sakarā ar to līgatnieši uzņēmās pilnu atbildību. Un arī Līgatnes takas lāči, Mikus un Puika, mērojuši ceļu uz savu jauno pagaidu mājvietu mežvairogos. Ja visenis latviešu un citu tautu pasakās lācis ir minēts kā varenības simbols. Bieži vien lācim, kurš piedzimstot sver tikai 400 līdz 500 gramus, tiek piedāvētas mīļa, pūkaina un visādi citādi jauka dzīvnieku īpašības. Patiesībā brūnais lācis pieder varenplēsīgo zvēru sugai. Velga Vītola veica brīnumu, izaudzināja lācēnu no pirmās dienas, no tāda mobilā telefona lieluma lācēniņa, izaudzināja klēpī sev gultā, un tā izauga lācis, kurš ir pavisam ne lācis. Tas varbūt vienīgais pasaulē tāds lācis, kurš līdz šim brīdim dod Velgai buču, zīž Velgas roku, un tas ir absolūti nepareizi. Un visiem rodas asociācija, tāds ir lācis. Nē, tāds lācis nav, un tādam lācim nav jābūt. Un to jau var tagad arī redzēt cilvēki, ka lācis var izrakties, lācis var izbēgt. Lācis galu beigās ir ļoti strauji meža zvērs, diezgan neaprēķināms. Un lācinīte Ilzīte ir vienīgā tāda, vismaz tuvīnā apkārtnē, pilnīgi noteikti. Viens no mūsu šīs dienas stāsta galvenajiem varoņiem ir 19-gadīgs jauneklis, pekainām kājiņām un sver nieka 450 kilogramus.
Aivaram Ritaniekam Ragaciemā nu jau 18 gadus piemājas dārzā dzīvo Bargais, lielākais lācis Latvijā. Aivars lācis pieņems pie sevis, lai tas nebūtu jānošauj. Nekad nebūtu iedomājies, ka dzīvos kopā ar plēsīgo dzīvnieku. Lāču puika uzaudzis kopā ar visiem Svarcēlāju skolas audzēkņiem, bet tā patiesi klausa tikai un vienīgi pašu Aivaru. Nu, un tā uz mūžu viņš mani nolīdz pa kalpu. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ka man viņam jādod ēst, jāpasniedz pusdienas, brokastis, jāvanno viņš ir, nu, jāiznes šībers, nu, vienmēr sakot, podiņš, laikā viss jābūt. Nu, un tad viņš ar manīm tad ir apmierināts. Nu, un vienīgais, ko es viņam nesniedzu, es viņu pie meitenēm nevaru. Viņš ir būtībā neapreidināms, ja, jo pamatā viņš ir plēsoņi, visādājs. Ja. Viņš ēd maitu, viņš ēd gaļu, viņš plosa dzīvus, viņš ēd stirnas, viņš var apēst briedi, ja, un būtībā viņš ir meža valdnieks, nu, pie mums, kur nav lauvas un baltie lāči. Pieņemot aizgādībā šādu, nemaz izmēra dzīvnieku, Aivaram ir nācies tik galā ar vairākām pamatīgām saimnieciskām darbībām sētā. Uztaisīt to būri, ja, ļoti daudz armatūras bija nepieciešams tā, ka viņš ne no vienas puses nevar tikt ārā. Visi betons sliedēm iebetonēts un sliedi iebetonēti, atkal apakšējā sliedi piemetināti vēl augšējā, tā ka viņi vispār nevar izkustināt nekas. Tagad redz, viņš mierīgs sēž un klausās, ko es pa viņu runāju. Viņš visu dzird. Ja. Ja viņš mācētu, viņš pastāstīt. Es esmu ar viņu sakāvies arī. Viņam patīk laust jumtu, ja? Un tās vietas, kuras padodās, viņš viņas izmēģina viņu stiprumu. Nu, un tad es kāpu mašīnā, viņš speciāli, nu, tā kā man saugdams, ņemot to ķepu un tik dzird, ka tie dēļ ķirkšķi, ja, viņš te, es viņam, pienācu klāt, uzbļāvu, saku, beidz vecos, ja, man atkal, tēriņu daļ tevī, pašam tecēs lietas uz galvu. Un viņš tā ar acīm tā paskatījās, neko neatbildēja, un es gāju projām šis tīšām vēl, ja, Hedī. Nu, tad es paņēmu tādu kokgabalu un pa degunu viņam iešāvu. Nu, un tad šitā nedrīkst darīt, jo viņš visu atcerās, ja. Un tad viņš pagāja nost, ja, tur vairāk neaiztika, bet pagaidīja, ka es aizbraucu prom un tad nobeidz darbu. Nu, pilnībā, tur viss salauzts ir. Pirms 11 gadiem ir pat bijis gadījums, ka kāds nelabvēlis bargo tīšu prāt izlaidis laukā no būra. Tad ar viltībām lācis bijis jāsagūsta un jānogādā atpakaļ voljērā. Es viņu lasu, viņa domas jau viss tas ir tāds, ja, un viņam ir domas nopietni. Tur viņš, vēl tas ir, ka viņam nav, teiksim, izteikta astes darbība, kā kaķim vai sunim, ja, kad, ja viņš suns, piemēram, ierauj astes starp kājām vai aiz bailēm, vai arī otrādi viņš viņu paceļ, vai kā vilks viņam ir nostiepta viņa vai kas, vai arī saceļās spalva, un auss tiek atbalstīts. Viņam ir šitās te blēdīgās atstiņas, ja, kuras vispār viņa dvēselē tikai var ieskatīties caur viņam, ja. Un viņas jāproti lasīt, ja, jo tur nevar. Viņš ir tik nevainīgs. Viņš skatās, tajā brīdī viņš domā, kā tev varbūt apēst uz vairākām reizēm, cik pusdienām tu viņam pietiks. Viņš rīt tā, ka matu ceļās stāvs paši no sevis, vai ne? Cepuru stāv uz matiem kādu pusmetru no brīnumiem, ja. Viņš ritīgi rīt. Gājis jau abiem ir visādi. Saimniekam pāris reizes ir nācies arī ar ķepaini pacīkstēties, bet Aivars savu dzīvi bez Bargā vairs iedomāties nevar. Un Bargais kļūst par tādu kā Ragaciema vizītkarti.